Jautājums visiem progresīvajiem. Mēs uz vēlēšanām arī iesim uz stāstu, ka Rail Baltica būs 30. gadā. Vai mēs tā kā metīsim nos to pasaku un teiksim, ka tas nav reāli? Es varētu šeit arī pateikt, ka Rail Baltica šī vēsture ir 11 gadu garumā. Es viņu esmu saņēmis mantojumā. Gan arī izvēles par pamatlīnijas, par Rīgas savienojumu, par tiltiem, jebkurām lietām. Un šobrīd mēs vienkārši praktiski pievēršamies uz vēlēšanām ieguldīt 30. gads vai nauda. tā ir pasaka? Šobrīd mēs runājam par konkrēti piešķirto naudu, par 700 miljoniem. Uz vēlēšanām iesim ar izvairīšanos atbildēt uz jautājumu, vai 30. viņi reāli. Es gribētu konkrēti parādīt rezultātus, konkrēti progresa ziņojumu, kāds ir, un arī avots, kā mēs tālāk varētu virzīt. Jūsu ministrija mums ir parādījusi to ziņojumu, ko jūs neaizvirzījāt uz valdību, kur jau reāli ir aprakstīts scenārijs 35. gadam. Nu, ko mēs mānam? Par informācijas atklātību es arī esmu kritisks par to, kā vispār Latvijā. Kurš ir kritisks? Nu, paskatieties, es no savas puses esmu virzījis janvārī to, kad ir deklasificēta. 35. gads ir reāls scenārijs, ar ko strādā satiksmes ministrija. Mani vajadzīja konkrēti fakti, kādā veidā pateikt, ir finansējuma avotu, būvniecības gaitu. Jā, nē. Tad, kad tiks nodrošināts precīzs finansējums, tad tiks nosaukts arī konkrēts gada skaitlis. Tas nozīmē nekad. Jo finansējums būs un Rail Baltica mums projekts tiks realizēts. Tas nozīmē, nekad mēs nenosakām. Nē, nepiekritīšu Rail Baltica projektu. Kad būs pēkšņi tas finansējums tagad? Tas ir uzdevums daudzgadu budžetā, MFF un CEF nākamajā. Uzdevums Eiropas komisijas. Mēs strādājam kopā ar Igauniju, Lietuvu un Latviju, lai arī panāktu pēc iespējas lielāku finansējumu. Man vienkārši liekas, tā traģika ir, ko mēs gribam apmānīt. Jūs sakat, ka Latvijas sabiedrība saprot, ka tas ir lielākais projekts. Viņi saprot, ka te čaļi pinās atbildēs. Vienkārši.